Es biju kādā pielūgsmē, un Dievs man runāja vienu teikumu. Es dzirdēju garā, kas izskanēja teikums: es gribu, lai tu kļūsti par manu lūgšanu namu. Un, kad es to dzirdēju, pilnīgi man notrīcēja visas iekšas. Es sajūtu, ka pats Dievs runā. Viņš teica, es gribu, lai tu kļūsti par manu lūgšanu namu, ka tu esi kā staigājošs nams, kurš visur, kur iet, no tevis plūst svētības vārdi un lūgšanas. Un es sapratu, ka tas ir pravietisks vārds, ko Svētais Gars tagad runā. Un es teicu, Svētais Gars, saki man vairāk. Un tā sajūta, kad es klausījos, bija... Man nāca tāds tā kā mazas vīzijas redzējumi, kur es redzēju, ka ne tikai sevi, bet kristieši visā pasaulē, ka mēs ejam, piemēram, uz veikalu, mēs ejam, piemēram, pa ceļu, mēs, piemēram, braucam mašīnā, mēs runājam ar kaimiņu, mēs runājam ar darba kolēģi. Un es redzēju tik dažādas situācijas, un Svētais Gars man rādīja, viņš saka, šitas ir tas, kā izskatās, kā tu būsi mans lūgšanu nams. Un es redzēju veikalā, kur cilvēks stāv, un viņš redz šo te kasieru. Un viņš vienkārši pie sevis saka, Svētais Gars atklāja viņai Jēzu viņas dzīves laikā. Un viss viņš iet tālāk. Un es redzēju kādas situācijas, kur tu ej pa ielu, un tu redz kādu mazu puiku skrienam. Un tu saki, Jēzu, lai viņš kļūst par tavu karavīru. Lai viņš tevi iepazīst, kā vēl viņš nekad tevi nav pazinis. Lai tu izveido kaut ko lielu no viņa. Un tu ej tālāk pa ceļu. Un es redzēju, kā šie te mazie teikumi, kas bija tā kā dzirkstelītes, dzīvības dzirkstels, uguns dzirkstels, kas izriet no viņa sekotāju mutēm visur, kur viņi iet. Un tas nenozīmē, ka mums ir jālūdz 7 stundas dienā, nepaceļot acis. Nē, mēs esam tas lūgšana nams. Mēs, tur, kur mēs ejam, mēs nesam lūgšanu spēku. Tur, kur tu ej, tu iedves dzīvību tajos cilvēkos. Un tālāk viņš man rādīja, ka ir daudzas okultismu un raganas, un es pat nezinu nosaukumus, un viņas dara tieši to pašu, tikai pretējo. Viņas staigā pa visurieni, un viņas nolāda cilvēks. Viņas izrunā nāves vārdus par cilvēkiem. Un Dievs man teica, mani bērni ir tie, kas ies un saraus šīs te važas, saraus šos te lāstus, kas izskan no viņu mutēm, jo jūs būsiet lūgšanu nams, staigājošs lūgšanu nams, un kur tu ies, no tevis izies dzīvība. Un tas man bija tā, wow, tā kā tik vienkāršs koncepts. Bet tas ir svarīgi, un ja Dievs to runā, ja tas ir pravietisks vārds, tas nozīmē, ka Dievs kaut ko ar to grib darīt. Un es turpināju lūgt, es turpināju palikt viņa klātbūtnē, bija pielūgsme. Es saku, Dievs, atklāj man vairāk. Un viņš teica, Džanet, šis ir laiks, kad es izliešu savu garu par tiem, kas būs lūgšana nami un staigās un iededzinās šīs te dzirkstelītes visur, kur viņi ies. Es izliešu savu spēku par viņu lūpām. Tā, ka viņi teiks vārdu, mans spēks izies. Un es teicu, kungs, paldies, amen, halleluja. Un tad bija nākošā diena, un es sapratu, ka tas ir reāli grūti, jo tu aizmirsti, jo tu gribi domāt savas domas. Tu negribi iesakņoties un palikt Dievā. Ja tev ir savas problēmas, tu gribi savas lietas risināt. Un man pilnīgi bija vajadzīga izlaušanās, lai šo pravietisko vārdu atdzīvinātu manas pašas dzīvē. Man bija grūti izrunāt šos dzīvības vārdus par cilvēkiem. It īpaši tie, kuri nebija pārāk jauki pret mani. Dievs teica, bet ja tu kļūsi par manu lūgšanām, tu redzēsi manu spēku plūstam. Un es teicu, labi, Dievs. Labi, Dievs, šeit es esmu, lieto man. Un es jūtu pamudinājumu dalīties ar šo pravietisko vārdu, tāpēc, ka tas nav vārds priekš Džanetas. Tas ir vārds priekš visas
Kristus miesas visā pasaulē, visi viņa sekotāji. Šis ir Dieva sauciens šobrīd. Mana tauta, mostieties! Mostieties! Jūs esat mans lūgšana nams. Kad Jēzus satika samarieti pie akas, viņš viņai teica: sieva, nāk tā diena, kad jūs Dievu vairs nepielūgsiet tajā kalnā vai tajā kalnā. Jūs viņu pielūgsiet, viņš būs klātesošs visu laiku. Un mums ir paveicies, mēs jau dzīvojam šajos laikos. Bet tik liela daļa Kristus draudzes ir aizmirsusi par to, ka mēs esam tas lūgšana nams. Un Dievam ir vajadzīgi mūsu jā, lai viņš varētu darīt to, kas viņam ir jādara. Un es tev gribu iedrošināt. Kļūsti lūgšana nams. Kļūsti lūgšana nams. Un es sāku pati staigāt šajā. Sākumā bija grūti. Bet, ja godīgi, man vajadzēja tikai 1 dienu izlaušanās. Kad es vienkārši tiku pāri tam, ka man gribās domāt savas domas. Es skatījos, es piespiedu savu skatīt, redzēt, kā Dievs redz lietas. Un tas, cik man tas garīgi uzpildīja. Man ir sajūta, ka es saku vārdu lūgšanā un lietas vienkārši notiek. Un tas ir tas, ko viņš grib. Viņš grib visu savu Kristus draudzi tērpt savā svētā gara mīlestībā un spēkā. Tā ir mīlestība, ka mēs lūdzam par šiem cilvēkiem. Tā ir mīlestība, ka mēs pasludinām dzīvības vārdus par viņiem. Tā ir mīlestība, jo pasaule viņus nemīl. Pasaule saka feminisms un mīla sevi un it kā cilvēku tiesības un vēl, bet pasaule īstenībā ir pilnīgi vienalga. Bet Dievs patiešām mīl šos cilvēkus. Un viņš sauc tevi un mani kļūt par šo lūgšanu namu. Lai mēs redzētu, ka viņa godība nolaiž uz zemes. Amen. Halleluja. Halleluja. Mēs dziedāsim dziesmu. Dziesma būs angļu valodā, taču vārdi ir burtiski tas, ko es jums tikko pateicu. Dievs, dari mani par lūgšanu namu dienu un nakti, lai uguns, kas ir manī, neizdziest, bet tā aizdedzina citas uguns. Un lai mēs visi kopā sākam veidot vienu lielu uguni. Lai uguns kļūst par gaismu un gaisma apspīd tumsu. Jo tumsa kļūs lielāka, bet gaisma arī kļūs lielāka un gaisma apspīdēs tumsu. Un kad pasaulē vairs nebūs atbildes, kur meklēt atbildi, viņi nāks pie gaismas, jo gaisa spīdēs spoži. Šobrīd pasaule vēl nenāk pie kristiešiem meklēt atbildes, tāpēc, ka mēs nespīdam vēl pietiekami spoži. Un Dievs dedzina šo uguni, un viņš aicina tevi būt daļai no šī uguns, būt daļai no šī karapulka, ko viņš veido, lai sagatavotu viņam ceļu, lai cilvēki piedzīvotu viņa mīlestību un sastaptos ar viņa žēlastību, lai viņi dzirdētu, cik evaņģēlijs ir labs. Viņam esi vajadzīgs tu. Mēs dziedāsim šo dziesmu. Un es jūs aicinu lūgt kopā ar mani, ka mēs šajā zālē sakam Dievam jā, un mēs kļūstam par lūgšanu namu.
burns out. Make me a house of prayer. Make the fire on my altar never burns out. Fire on my altar never burn out. Fire on my altar never burn out. Make me a house of prayer. Make the fire on my altar never burn out. Fire on my altar never burn out. Fire on my altar. Lai šī ir tava lūkšana Dievam. Lord, make me a house. Make me a house of prayer. Lord, make me a house. Make me a house of prayer. May the fire on my altar never burn out. Fire on my altar never burn out. Fire on my altar never burn out. Make me a house of prayer. May the fire on my altar never burn out. Fire never burn out. Make me a house of prayer. Day and night and night and day. Day and night and night and day. Day and night and night and day. Make me a house of prayer. Day and night and night and day. Day and night and night and day. Day and night and night and day. Make me a house of prayer. Day and night and night and day. Day and night and night and day. Day and night and night and day. Oh, make me a house of prayer. Day and night and night and day. Day and night and night and day. Day and night and night and day. Oh, house of prayer. Viņš lūdz pats ar saviem vārdiem. Dievs, es vēlos būt tava uguns šajā pasaulē. Tu mani radīji tieši šim mērķim, lai es varu būt gaisma pasaulē. Viņš lūdz pats ar saviem vārdiem.